Diezgan droši varam apgalvot, ka matemātika ikdienā ir sastopama te jau vai uz katra soļa, tikai bieži vien mēs par to pat neaizdomājamies. Arī dažādās profesijās, kur mūsdienās šķiet visu darbu paveic modernās tehnoloģijas un iekārtas, pamatos ir vistīrākā matemātika un ģeometrija. Spilgts piemērs tam ir mērnieku profesija un mērniecības nozare. Neviena karte, neviens zemes plāns un plānojuma dokuments mūsdienās nevar tapt bez mērnieku palīdzības. Tieši viņi ir tie, kas spēj ēkas, ceļus, kalnus, upes un dažādus citus objektus precīzi attēlot uz papīra kartes. Pamatā, sākotnēji jāsāk ar mērniecību, ar robežu mērniecību, kad tiek uzmērīti īpašumu robežas, tiek izgatavoti zemes gabalu robežu plāni un attiecīgi atdot īpašniekam, ko ieraksta zemes grāmatā. Tad tālāk jau ir, kad jau īpašums ir noformēts, tiek veikti topogrāfiskie uzmērīšanas darbi, kas ir nepieciešams priekš projektēšanas, priekš mājas būvniecības, priekš komunikācijas ievilkšanas, uz kā, ar ko darbojas arhitekts un liek virsū. Jā. Tad, kad arhitekts jau ir izprojektējis māju, kā tas būs, tad mēs reāli jau izpraužam dabā to vietu, kurā vietā tā mājai jābūt. Un tad, protams, arī ģeodēziskie darbi ir vajadzīgi, kad jau būvniecības procesa laikā notiek, kur tiek precīzāk jau māju sienas parādītas. Vēl mērnieki veido arī kartes, kas mūsdienās top ar modernu lidmašīnu palīdzību. Tās ir aprīkotas ar aerofotokameru un lazerskeneri. Ar pirmo tiek uzņemtas augstas kvalitātes apvidus fotogrāfijas, savukārt ar otro tiek precīzi skanēts zemes reliefs, lai iegūtu topogrāfiskās kartes. Lai arī cik tehnoloģiski modernas iekārtas mūsdienu mērniecībā ir pieejams, tomēr bez izcilām matemātikas un ģeometrijas zināšanām šajā nozarē neizsprukt nekādi. Šeit skaitļi un ģeometriskās līnijas ir visa pamatā, un mērniecībā matemātika sākas ar koordinātu sistēmām. Latvijas koordinātu sistēma jau atrasināta no pasaules. Ja tā kā Zeme ir apaļa, tad ir šīs geogrāfiskās garums un platums, bet lai pārietu Latvijas koordinātu sistēmā ir šīs, jāizmanto taisleņķu koordinātu sistēmas. Un tad šī zemes liekums tiek transformēts uz plakni, pielietojot tur mēroga koeficientu un attiecīgi tad mēs jau sfēru varam attēlot plaknē. Un plaknē tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot attālumu, mērīt leņķi un projektēt pa taisno ar mērogā uz papīra. Senākos laikos mērnieki mēnešiem ilgi veic aprēķinus, lai noteiktu, piemēram, zemes virsmas izliekumus vai arī attālumu no viena punkta līdz otram. Šodien, pateicoties 20 000 kilometru augstumā virs zemes esošajiem globālās pozicionēšanas sistēmas satelītiem, punktu koordinēšana un attālumu noteikšana starp tiem prasa labi pārdesmit sekundes. Turklāt precizitāti mērām pāris centimetros. Taču no matemātikas un ģeometrijas zināšanām tas joprojām mērnieku neatbrīvo, jo kļūdām šajā profesijā vietas nav. Praktiski arī šī ģeometrija ir jāņem ikdienas darbā vērā, tie paši pavadoņu, ja mēra ar GPS pēc satelītiem, tad arī šo pašu satelīta izvietojums ir jāņem vērā, jāprognozē, kāds ir un jāsaprot, ko tas nozīmē, kad ir labs satelīta izvietojums, kad būs labi rezultāti un kad tie satelīti ir kaut kur vienā pusē vai kaut kur aiz mājas un būs slikts tas rezultāts, kad nevar mērīt. Tāpat tās var ar tādām klasiskām metodēm arī pārliecināties, nokontrolēt, vai neesi kaut kur kādu rupļu kļūdu pieļāvis. Kad ir nosprausta māja, lai pārliecinātos, ka ir tie 90 grādi, tad izmēra šīs diagonāles, un viņām jābūt vienādām. Lai veidotu jaunas kartes un jaunus plānus, tiek izmantot īpaši ierīce teodolīts. Balstoties uz agrāk noteiktiem atskaites punktiem, tiek veikti jauni mērījumi un noteikti jauni punkti. Ja agrāk ar teodolītu varēja izmērīt tikai leņķi, tad mūsdienās ar šādu elektronisko teodolītu var izmērīt gan leņķi, gan arī attālumu līdz punktam. Ir aparāts, ir lims, ir šis vertikālais, var viņu grozīt, un horizontālais. Un šeit ekrānā tiklīdz kā pagriezis, tiek fiksēts visi šie izmaiņas atskaits. Caur to tālskati notēmē uz to prizmu,
Un tad tiek raidzīts lāzera stars un tiek izmērīts precīzs attālums. Tā kā ir zināms leņķis vertikālais, tad viņi var projektēt un iegūt horizontālo. Tur ģeometriska darbība un iegūst. Un plus arī viņš skaita līdz koordinātes. Ja. Mēs uzstājamies jau uz punktu ar zināmām koordinātēm, norentējam uz punktu arī, kuram ir zināmas koordinātes. Šīs koordinātes tiek ievadītas instrumentā, tad mēs izmērām šo pamatleņķi un tālāk jau tā kā matemātikā tiek jau izmērīts nākošais leņķis un iegūts nākošais attālums. Mēs aprēķinām jau nākošam punktam koordinātes. Otrs ir GPS uztvērējs. To mēs arī izmantojam tur, kur ja nav dabā punkti kaut kur jau lauku teritorijās. Nosakam koordinātes. GPS uztvērējs, tā ir antena. Šeit ir dators, ar kuru parādās, var redzēt, cik daudz satelīti, tiek reģistrēti šie mērījumi, var redzēt arī kādas mērījuma precizitātes. Tāpat arī satelīta izvietojums, uz kuru pusi, kur atrodas un iegūt koordinātes. Kāds ir tas uzdevums. Jā. Ar šādu aprīkojumu nomērot punktu pēc punkta, to visu precīzi dokumentējot un vēlāk saliekot plānā visu mērījumu informāciju, tas ir veids, kādā rodas mērniecības plāni, plānojuma projekti un arī apvidus kartes. Taču diez vai ar teodolītu vien apbruņots mērnieks saprātīgā laika periodā spētu izveidot, piemēram, Rīgas vai Saulkrastu pilsētas karti. Tāpēc šim nolūkam tiek izmantota jau pieminētā moderni aprīkotā lidmašīna. Fotokamera tiek izmantota aerofotokaršu veidošanai. Piemēram, šī ir no aerofotogrāfijām veidota Saulkrastu topogrāfiskā karte ar 10 līdz 20 cm precizitāti. Ar tās palīdzību var izpētīt esošo pilsētas plānojumu, konstatēt plāniem neatbilstošu vai nelikumīgu būvniecību un veikt arī nākotnes plānojumu izstrādi. Savukārt smalkais lāzerskeners ļauj iegūt jau precīzu apvidus reliefa attēlu. Ar teodolītu var uzmērīt viens pīkstiens, noliek štoku un to mēs piereģistrējam. Jā. Tad savukārt no lidmašīnas šis lāzerskaners vienā sekundē ir aptuveni 100 000 šie pīkstieni. Jā. Un praktiski mēs ar šo lidmašīnu, šo ārieni dabu pārnesam datorā. Ar šo punktiņu palīdzību veidojas tāds punktu mākonis. Šis punktu mākonis ir koordinātu sistēmā, Latvijas koordinātu sistēmā, un mēs pārnesam datorā. Piemēram, šādi izskatās ar lidmašīnā esošo lāzerskeneri ieskanēta daļa no Vecrīgas. Punktiņi datorā tiek klasificēti. Piemēram, brūnie ir zemes līmenis, zaļie ir koki, bet sarkanie būvkonstrukcijas. Šajā punktiem mēs praktiski āru pārnesam iekšā datorā. Pirmām kārtām mēs viņu varam nodokumentēt uz to brīdi, kā izskatījās tā pati pilsēta, ar kādas ēkas, cik viņas lielas. Un, ja iepriekš tur, teiksim, kvadrātkilometru mērniekam ir uzmērīti vajadzīgs aptuveni kādu mēnesi, lai tāda zemes virsma, tad lidmašīna šo kvadrātkilometru nolido, es nezinu, cik tur dažu sekundžu laikā, un pēc tam šo zemes virsmu noklasificēt, teiksim, pēc dienas jau dabūnam gatavu. Ja. Apvienojot ar dažādām mērniecības metodēm iegūtos datus, vēlāk datorā iespējams aplūkot detalizētas kartes un plānus, kur ar centimetru precizitāti ir iezīmēti ceļi, ēkas, koki, ūdens tilpnes un pat komunikācijas un ūdens apgādes sistēmas. Interesanti, ka ar šādas lāzera skenēšanas palīdzību iespējams aprēķināt, piemēram, cik daudz smilšu karjerā ir izraktas un kāds dabas resursu nodoklis par to jāmaksā. Lāzera skenējums no gada uz gadu ļauj aprēķināt, kāds tilpuma apjoms ar smiltīm ir aizvests prom. Un vēl gudrs mērnieks ar pāris centimetru precizitāti var izveidot ne tikai zemes gabalu plānu, bet arī, piemēram, kādas lielas ēkas fasādes plānu. Ēka tiek precīzi pretskatā pa fragmentām fotografēta, un tad, ņemot tālāk datoru un matemātikas zināšanas, tika izveidots precīzs fasādes plāns. Te ir apakšā tā matemātika, kad ir tā bilde, un tad vai katru bildi samērogot ar otru bildi, un tad vēl visu dabūt viņu mērogā, tā lai jebkuru vietu varētu mērīt. Ja, Jo, ja tā bildē no centra, tad, protams, centrā būs precīzi, bet malas būs sagrozītas, un viņš izstiepjas mērogā. Tad šeit ir panāks tas, kad ir visa tā bilde. Kā redzams, modernās tehnoloģijas arī mērniecības nozarē sniedz ārkārtīgi plašas iespējas gūt efektīvāku un vērtīgāku rezultātu.
Tomēr tā visa pamatā joprojām ir tieši cilvēks ar savām zināšanām, kas pieņem lēmumus un dod iekārtām nepieciešamās komandas. Un vēl kāda filozofisku doma no žurnāla Ilustrētās zinātne galvenā redaktora vietnieka un dabas zinātņu erudīta Venta Zvaigznes. Matemātika nav tikai cipariņu saskaitīšana un formulu iegaumēšana. Tās ir vispārīgas pamatzināšanas, kas noteikti nepieciešamas gan darbā, gan arī ikdienā. Ikdienas dzīvē navigāciju nav nepieciešams zināt tādēļ, ka mums ir GPS sistēmas, kuras patiesībā ļoti daudz precīzāk sarēķina visus kuģa kursus un tā tālāk. Es pat nesen sarunājos ar vienu jaunās paaudzes kapteini, cilvēku ar kapteiņa diplomu. Viņš ir pilnā pārliecībā, ka ir ļoti labi, ka viņš visam šim navigācijas kursam, visiem šiem aprēķiniem ir gājis cauri, visas šīs formulas zina. Atkal divu iemeslu dēļ. Viens ir kaut kas notiek nelāks ar pašu šo GPS sistēmu, un ir jāzina, ko darīt. Cits kaut kas nepareizs, neparedzēts notiek uz kuģa, un lēmums ir jāpieņem ātri.